Rīt valdības komiteja plāno skatīt koncepciju par elektronisko publikāciju. Ideja ļoti laba. Turpmāk visus likumus un noteikumus, kā arī citas oficiāli publicējamas ziņas, nevis izziņos papīra formātā, izdodot Latvijas Vēstnesi, bet dokuments publicēs tikai elektroniski. Tā nevien ietaupītu pāris 100 000 latu, bet noteikti informāciju padarītu pieejamāku. Koncepciju gan asi kritizē darba devēji, jo valdība arī turpmāk vēlas, lai dokumentu publicēšanu finansē nevis valsts, bet uzņēmēji. Latvijas Vēstnesis šobrīd nodrošina visu dokumentu oficiālo publikāciju. Laikrakstā publicē likumus, noteikumus, arī neskaitāmus sludinājumus. Vēsturiski izveidojusies savu veidu tradīcija. Dokumenti spēkā stājas tikai līdz ar to publicēšanu Vēstnesī, turklāt juridisku spēku tie iegūst vien papīra formā. Šobrīd secināts, ka papīra formā laikrakstam nākotnes vairs nav. Vēstnesim ir vien 700 abonentu, tāpēc avīzes drukāt ir ļoti dārgi un neizdevīgi. Protams, šobrīd elektroniski cilvēki dokumentus šāda veida kā normatīvi akti vai paziņojumi izmanto vairāk nekā laikrakstu. Es teicu, kāda ir laikraksta tirāža šobrīd. Pat ja mēs esam veikuši pētījumu, ka viena laikraksta izlasa 5 līdz 7 cilvēki, vienalga tas nav pietiekams rādītājs, teiksim, par pieejamību oficiālajai publikācijai. Tieslietu ministrijas izstrādātā koncepcija paredz, ka no nākamā gada dokuments publicēs tikai elektroniski Latvijas Vēstneša portālā. Šobrīd jau vairums dokumentu tiek publicēti internetā, taču tiem līdz šim juridiska spēka nebija. Ministrija uzsver, ka atteikšanās no laikraksta papīra versijas nevienu informāciju padarīs pieejamāku, bet arī valstī piederošajam Latvijas Vēstnesim ļaus ietaupīt vismaz 350 000 latu. Ļoti ilgu laiku uz šo koncepciju Tieslietu ministrija raudzījusies kā uz veidu, kā saglabāt sijā Latvijas Vēstneses maksātspēju. Un jāsaka, arī šobrīd tiek virzīta ministra kabinetā jauna koncepcija, un ļoti lielā mērā viņa turpina šo veco piegājienu. Darba devēja konfederācija par virzīto koncepciju ir sašutusi. Uzņēmēji atteikšanos no papīra formāta pat ļoti atbalsta, taču pārsteigta, ka valsts arī elektroniskā vēstneša uzturēšanu plāno uzkraut uz iedzīvotāju un kompāniju pleciem. Šobrīd valsts par pašas radīto likumu publicēšanu nemaksā un visus izdevumus sedz no sludinājumu ieņēmumiem. Vairāk nekā 200 likumos paredzēti gadījumi, kad uzņēmējiem un iedzīvotājiem Latvijas Vēstnesī obligāti jāpublicē sludinājums, piemēram, par atstāto mantojumu, firmu amatpersonu maiņu, laulāto attiecībām. Katrs sludinājums maksā naudu, bet tos nepublicēt nevar. Ja šī sijā ir izaugusi līdz 90 cilvēkiem par mūsu nodevu un sludinājumu samaksāto naudu, tad principā ir situācija, kad vienkārši šis aparāts ir uzpūsts. Šie ieņēmumi no nodevām, kas ir nepamatoti augstas par sludinājumiem, ir bijuši ļoti labi, līdz ar to ir varējuši augt, varējuši attīstīt komercdarbību, tā vietā, ka vienkārši vajadzēja samazināt sludinājumu cenas, lai uzņēmēji un iedzīvotāji varētu saimniecisko darbību veikt daudz aktīvāk un varbūt nerēķināties ar to, ka katru soli pa katrām kaut kādām sīkām izmaiņām tev ir jāmaksā liela nauda. Latvijas Vēstnesis bez oficiālajām publikācijām šobrīd nodarbojas arī ar grāmatu izdošanu, uztur ziņu portālu un izdod žurnālu Jurista vārds. Darba devēji uzskata, ka tās nav valsts funkcijas un no tām būtu jāatsakās. Mēs atsakamies no visām citām lietām, kas nav tiešā veidā saistītas ar šīm funkcijām. Vienīgais diskusiju objekts ir palicis Jurista vārds, ko mēs redzam kā dokumentu, kas ir vajadzīgs valstī tieši tiesiskās domas attīstībai. Bet tur gan tas pārējās visas citas lietas, tur grāmatu publicēšana, tur citi portāli, kas nav tiešā veidā ar to saistīti, tad mēs no savas puses piedāvājam no tā atteikties, līdz ar to mēs arī varam samazināt tās izmaksas. Izmaksu samazinājums gan būs salīdzinoši neliels. Latvijas Vēstnesis stāsta, ka šobrīd algojot ap 80 cilvēkiem. Darbinieki vajagot tik daudz, jo, piemēram, pie mums joprojām daudzus dokumentus valsts prezidents un premjeras saskaņā ar tradīciju iesniedz uz papīra. Tāpēc jāalgo cilvēki, kas elektronisko versiju salīdzina ar drukāto. Vēstnesim nozīmē atteikšanās no portāla. Tā, protams, ir 6 cilvēki, 6,5 cilvēki, kas šobrīd ir nodarbināti, lai uzturētu šo portālu, lai savāktu autors, lai veiktu šo likumu skaidrojumus, lai atspoguļot šo valsts iestāžu, tai skaitā informāciju, jo es arī piedaru pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tā ļoti negatīvā aura, ko mēdī rada ap valsts iestādēm un valsts ierēģiem,
Viņi ir vienos vārtos un ļoti nekorekta spēle. Pie tām pastāv bažas, ka specifisko juridisko literatūru, ko vēstnesis līdz šim izdevis, privātie nemaz negribēs drukāt, jo šāda veida literatūra īpaši peļņu nedod. Protams, ka ministrija bijusi spiest piekāpties darba devēja prasībām, jo vēstneša finansējuma modelis paliks pa vecam. Arī turpmāk visas izmaksas seks privātais sektors. Kaut kad nākotnē gan esot plānots vēstnesis pārveidot par valsts aģentūru un sludinājums publicēt vien par pašizmaksu cenu, bet ne ātrāk kā pēc 3 gadiem. Tur mēs varam piekrist, ka tas aizrādījums ir pamatots, bet mēs no otras puses nevaram piedāvāt uzreiz tūlītēju pāreju uz šādu korektu veidu, jo vienkārši valsts budžetā tāda finansējuma šobrīd nav. Piemēri tam, ka oficiālo publikāciju var nodrošināt arī krietni lētāk, nav tālu jāmeklē. Elektroniskā formā dokumentus publicē, piemēram, Igaunijā. Tur to veic valsts kancelei un visus darbus nodrošina vien 9 cilvēku. Un šai funkcijai Igaunija tērē 10 reizes mazāk nekā Latvijā, gadā 150 000 latu.